Viens ir tas psiholoģiskais, kas ir absolūti bezjēdzīgs, ka viņi kaut ko tur izdara un domā, ka ir lielās zvaigznes. Un otrs, kas ir pozitīvs, tas ir tā pieredze skatītāju priekšā. Tā ir nenovērtējama vienalga, uz kādu skatus, tu ej vienalga, kādā līmenī tas ir, bet iziet skatītāju priekšā jau ir daudz. Jā. Tas ir pozitīvi, bet tas, es neesmu šovu cilvēks, man nekad nav patikuši šovu, jebkāda veida šovu. Jo tas ir viss sameistrots pēdējā brīdī, un liela daļa cilvēkam patīk, un tas ir pieņemam varbūt. Bet mums jau ir izvēle. Nu, tas tiek piedāvāts, daļa cilvēku skatās, daļa neskatās, daļa to ienīst, daļa nicina, daļa pasmējās, daļai patīk. Tas ir tāds process, tāpat kā tirgu, tu aizēj apsties, tev patīk tomāti, gurķi, tev nepatīk kurmoji, otrādāk, nu, tas ir tā apmēram. Bet, protams, ir viens moments mazliet, kas ir visai nepatīkams, jo televīzija jau kopš daudziem gadiem ir tomēr liela autoritāte, liels tautas vidū. Un ja viņi skatās un redz, ka tur rāda pa televīziju, viņi automātiski pieņem, ka tas ir jau kaut kas. Kaut gan tas nav nekas. Un šeit ir tā varbūt tā īsti tāda, nezinu, propagandiskā pusi, jā. Viņam milzīgā vairumā to dod, viņi to arī pieņem, un tad, protams, tie šovu dalībnieki brauc pa visu Latviju, un viss ir pilns izrādes un koncerti. No vienas puses lieliski, bet no otras puses tā ir degradācija, teiksim. Tādas ir manas domas. Jā.